studija, un blakus studijā ir Jaguar veikals, un otrā pusē, piemēram, ir cits mašīnu veikals. Jā, un ciematāji BMW. Nav ko darīt, un ir vienkārši rūpniecisks tāds bloku māja piecstāvīga, kurā 4. stāvā vienkārši parastā tādā office telpā ir ietaisīts restorāns Krievu. Mēs ar Māri uz turien aizgājām, viņš arī vēl bija, aizgāja uz turien. Vienkārši tu attaisi tās durvis, tu tiec tur iekšā. Tas nebija Krievu, viņi vienkārši tajā vakarā bija noīrējuši to kādu savu priekšnieku. Es tikai atceros, ka tur nereāli smirdēja pēc sviedriem, jo tā vieta nav paredzēta restorāna. Līdz ar to nav ventilācijas. Tur bija skatuvīts turī, kur dziedāja īsta ķoķka tāda. Visi bija baltos kreklos, visi dejo. Un katram uz galda stāv tie sālījumi un marinējumi un visur šņabis. Un mēs neatpalikām. Jā? Mēs iegājām un tas bija baigi kolosāli. Baigi ātri aizmirstās, ka viss smird. Kā tas dzīvē arī. Atbrīvos.